В общем, halu, braci. Šodien būs kaut kāds interesantāks apskats. Brauksim nomazgāt. Brauksim nomazgāt un tad jau brauksim uztaisīs mazu apskatu. Lai iesilst aparāts. Kā redzat, salonā arī nevienas liekas skaņas pāri akām braucot, viss čotka, nekur nekas negrab. Labs eksemplārs. Reāli čotkīs aparāts. Jāpieliek soļķis vēl. Androids ielikts, šeit viss samainīts. Visi plasmasiņi gan durvīm, gan priekšā, gan ielikti kapholderi, karbona. Augšā griestus pēc tam nofilmēšu, ir lūka. Griestus nofilmēšu, griesti ļoti labā stāvoklī. Nav nekur atlipis nekas no malām, kā arī viņi ir tādi, gaiši, bet nav nekur ar eļļu nekas apziests, kā parasti šitam vecajām mašīnītiem. Labs aparāts, man patīk. 46. vispār tāds komfortabls, nav svarīgi manuālis vai automāts. Pietiekoši, lāka arī lien nost. Ko lai saka? Kas no labumiem? 4 durvis, šitā nav kupējā. 4 durvīm anyway ļoti labi tas, kad atlokās benki. Tu vari iegruzīt kaut ko vairāk. Tas sedans kaut vai pat tāpatās daudz vietas aizmugurē ir. Un, kā jau teicu, lūka ir. Prisosku vecām aparātam šitādam nav nebūs. Problēmas šitie 1.8, pat kā 1.9, parasti problēmas ar bačukiem. Kaut kādu pat jomčuku paņemšu no mašīnas, paralēli arī paskaidrošu jums normālā telpā, lai nav vēja plūsma vaigā, man nav mikrofoniņa. Ļoti slikti, protams, dzirdēs. 1.8, ja? Bet svapo, šitos nosapojot, var riktīgi labi plēst vaļā. Tik matini bloki un plēst tik
pirmais, otrais, trešais un slīpēji trasē. Standarta lietas, kas ir jābauda, tā ir, protams, kā eļļas šups, antifrīzes. Nu, principā, šitais kuzovs man kaut kā, es nezinu, simpatizē vairāk nekā Universālis sedans man. Riktīgi cepī. Nezinu, kāpēc. Vieni no pirmajiem man jau bija sedans. Tikai tāpēc varbūt man arī viņš cepī vairāk. Jo, pieņemsim, Universālis K39. Tā, pieņemsim, nezinu, 61. Un 46. Nē, paldies, man viņi galīgi necep. Ir kādam, kam cepī. Varbūt kaut kādus 2-3 eksemplārus esmu labus redzējis, unīšus, kuri čaļi riktīgi ir piedūrušies. Tad jā, tad... AMK. Šim iepriekš man bija 325. jā, X-Trails. Viņam bija gaišais salons, viņš prefs vai ne? Nebija empakas. Es priekšā uzliku empakas bumperu, saliku ksenonus kopā ar engeļiem un tādā garā. Purniņš izskatījās ļoti smuki jau tamā laikā. Salonā nomainīju beņķus, tur bija Harman Kardon muzons, tur nevajadzēja mūziku likt, neko nesūbi, neko čista labi skanēja. Beņķus, jā, beņķus es pārliku zādinieki. Поет лишь до нас, держи руку мою крепче. Recaro tamā brīdī es palaidu garām. Ko es varu pateikt par to 325. X-Dreju, nu, benzīna kapsēta. Ejā tik spēja lietu un viss, tāpat kā pagājušais video par S70 kuzovu par džipiņu. Nu, viņam jau artis pats liekas, cipa, jā, nu, var ietrūks tajos 10 litros, galīgi nevar. Viņam te kraukā ikdienā pa pilsētu pieņemsim. Nesanāks tev 10 litru, tev sanāks vairāk. Faceliftam, jā, nu, tas purniņš ir tāds smugs, bet bumperu tāpat prasā seminieki, es nezinu, kāpēc. Šitais ir 2. gada, tātad viņi nāca līdz 5. gadam. Vai līdz 6. Mēs pieņemsim 5. gada trīnieku dīzeli gan es gribētu. To es, nu, dīzeli tādā veidā šitajā mazā kuzovā gan es gribētu pamēģināt, tāpēc, ka tur kad cirsti iekšā, man liekas, tas diezgan labi. Stāviņš uz ietas sādāk, Atkal emka. Jā, tam 325. man vēl bija borbet diski, gan jau kāds atcerās, ja skatās no veciem draugiem. Patīkams bija, protams, viņu vajadzēja čut piesēdināt, apsēdināt, bet es to negribēju darīt tikai tāpēc, ka es zinu, ka ziemā viņu arī braukšu. Ziemā nomainot riepas, ar viņu čotkā varēja braukāt, ar viņu nebija vispār nekāda problēma. Varēja gan slīpi iemest, gan vispārībā braukt kā ķīns, nu tādā garā. Šitos nebiju pamanījis. Saplis stikls. Akoterīgs. Saloni viņiem ir dažādi. Kas man patīk no ādinīkiem, tas ir Recaro beņķi, ir čotkie, bet drēbiniekam es ar neko nesaku tādu baiko slikto. Ja viņam ir apsilde, tīra labi tā vai tā ir. Ārkas, skaidra lieta. Šī būs tā problēma, viņi tomēr nav jau sava svaiga mašīnīte. Daži cilvēki kaut ko centušies darījuši. Nu, runājot tāpat kā X-am par durvju aizvēršanu, šeit ir viņas pavieglas. Viņas pašas par sevi durvis ir pavieglas, tāpēc varbūt tik viegli viņas nevarēs ciet. Bet
Skaņas ziņā, nu tās gumijas gan jau čut vairāk iznēsājušās, tikai tāpēc arī varbūt tā skaņa mazliet tāda lielāka arī ir, vai ne? Vai cik stulbi tas izklausītos, bet stikls apsildāmais. Tā ir tāda vešana, tāda mašīna, tā ir, jā, protams, ir kuram iet, ir kuram neiet. Šitā iet, un ziemā ļoti labi noderē, tas bam ieslēdz iekšā, tev 5 minūtes ir vaļā stikls jau. Buferam aizmugurē sensori, strādā viss kārtībā čotku. Tā ir tāda forša lieta. Tāpat īsa mašīnī, te nav liela baigi. Parkoties nav brūti, bet viņa reizēm tāpatās noder. Godīgi sakot, apakšā, tad, kad es skatīju, nav izrūsējis, nav sapojis, sliekšņiem viss ir uz vietas. Tas kuzovs pats par sevi izskatās tā tīri svaigs. Skatoties, pieņemsim uz durvīm. Durvīm apakšas nav izrūsējušas. Tādā garā. Nākamie video, es ticamāk, būs vai nu kādas citas mašīnas, tas vai nu savējā. Ja savējā, tad tas būs B3 audzis. Turpinās ļoti garš video, kurš es nezinu, kad iznāks, kā jau minēju, varbūt aprīlī, maijā. Tur nopirktas daudz dažādas detaļas, kuras ir samontēs, saliks, sakrāsos, nopulēs, būs ļoti čotka. Un par viņu arī vajadzēs apzorčiku uztaisīt. Tā ir veca mašīna. Es neesmu redzējis Latvijā, kad baigi būtu kāds apzorus taisījis vispārībā šādā veidā par vecām mašīnām. Nezinu, kā sakās, dāmas, nav nekāds baigais krūtais eksemplārs, vai ne, bet facelift modelīts ar 90 diskiem. Tad ir ziemas diski, vai ne. Viņam var uzlikt arī visādas traki labos diskus, lai foršāk izskatās. Tur pieņemsim, nezinu, melnas logus aizmugurē notona. Principā, kā mums liekas, cik tāds aparāts varētu maksāt? Tur nezinu, no 1000 līdz 2 vai no 2 līdz 3? No 2 līdz 3. Ok, kā tev liekas? Kā tev 500. Ok. Jā, tad šitie aparāti, principā, šitais ir 1.8 benzīns, vai ne? Nu, apšiem 2, jā, plus mīnus tā arī jūs minējāt. Salons man baigi nav tur nekāds krūtais arī, vai ne? Āda? Nē, nav ādiņa, šitais parastā drēbīte. Dot pašām ir kaut kas tāds no šitādiem aparātiem bijis, vai ne? Nē, man bijis tikai 2 pilsētās. Ok. Vai man staisos pēc mašīnas? Mērsis laba mašīnīte, jā. Bet viņām arī elektronika lietā, viņām ir kā nav, jā, tur baigi jāčeko un jāskatās. Kādu Mercedes vispār ir plānā? Cēlās. O, banāniņš. Banāns. Saprasts, jā.